Vairākus savus uzņēmējus izstādē piedalīties rosinājusi arī Amatas novada pašvaldība. Amatas novads šogad prezentē viss, kas ir ar ekoloģisko saimniecībām saistīts. Tad ir marmelādes no Skujenes pagasta Indrāniem, tad ir šokolādes medus no Kalnasmīdēm, un tad ir mammas roku darinātie vienkāršie karodziņi, ko var izmantot jebkādās jubilejās. Varat redzēt arī viņus izkarinātus. Un vēl mums arī ir lielākas rūpnieciskā ražošana, kur ražo mājas, kā Dores, guļbūves ražošanas, un tad ir dārza mēbeles ekju. Gardus un pats galvenais no dažādiem nevēlamiem piemaisījumiem tīrus gaļas izstrādājumus un dēsas piedāvā zemnieku saimniecība Lejaskaļi. Tīra gaļa tikai. Un, protams, dabīgās garšvielas. Tas ir pipari, sāls, lapas, tur jau vajag kaut kur, tāds. Un ar dabīgu augstiņu šāvēs. Zemnieks viņš izaudzēt, viņš man pasvan, tad mēs aizbraucam, savācam to lopiņu un iztaisam tālāk. Sniedzam arī pakalpojumus medniekiem, meža gaļu, paņemam, pārstrādājam. Izstādē Lejaskaļu produkciju varēsiet gan nogaršot, gan arī iegādāties. Tāpat dažādus interesantus un gardus jaunus saviem pircējiem allaž piedāvā uzņēmums Ekomako, kas ražo olu nūdeles. Šīs saldās nūdeles, kas mums ir šobrīd rokās, mēs jau arī pagājuši gadu piedāvājam, pieprasījums bija liels šobrīd, tāpēc arī mēs paņēmām un tā kā dodam cilvēkiem atkal iespēju iegādāties pie mums šīs te saldās nūdelītes, kas ir vairāk domāts piena zupām. Un piedāvājam, protams, tās pašas mūsu nūdeles, kas ir gan tradicionālās, gan arī ar garšaugiem, ar spinātiem, baziliku, ar tomātiņiem, ar papriku. Ekomako aicina arī ciemos pie sevis ražotnē, kur ik viens interesants varēs uzzināt, kā top olu nūdeles un arī pats pamēģināt tās pagatavot. Tāpat viesus allaž gaida Āraišu ezerpilī, kur drīzumā gaidām arī dažādi pasākumi. 27. jūlijā būs Āraišu svētki, un šogad mēs aicinām visus tos, kas ir kādreiz Jāņa Apala vadībā rakuši vai piedalījušies talkās, un tad mēs tādu lielu salidojumu viņiem visiem taisam 27. jūlijā. Tā kā visi laipni aicināti. Un citās dienās? Citās dienās mēs esam vaļā katru dienu, tā kā jebkurā laikā laipni gaidīti. Savukārt no Rakšiem uz izstādi atceļojuši lamas un alpaki. Lamu puikas, Taigers un Musjē un mazie burvīgie alpaki Māris un Alvis. Piedāvājam arī cilvēkiem, kuri vēlās pie pavadiņas doties ar viņiem tepat nelielā pastaigā, jo viņi ir viena no ārstnieciskās terapijas dzīvniekiem, un tās pastaigas vispār ir ļoti vērtīgas, un patiesībā gan priekš lieliem, gan priekš maziem ļoti aizraujošs piedzīvojums. Tā kā droši var nākt un izbaudīt to tepat.